Izdevniecības skolas vārds 2024. gada novembrī rīkotajā diskusijā vai izglītība ir prioritāte, mīti un patiesība par mācību līdzekļu nodrošinājumu Latvijas skolās, tika secināts, ka, lai nodrošinātu vienu sākumskolas skolēnu ar visiem nepieciešajiem mācību materiāliem, ir nepieciešami aptuveni 100 eiro. Lai paietu soli pretī risinot jautājumu par finansu nepietiekamību mācību līdzekļu iegādei, 2025. gadā izdevniecība ir izdevusi 2 jaunus produktus mācību līdzekļu kastes 1. klases skolēnam. Lielajā komplektā 1. klases skolēnam ir viss nepieciešamais mācību darbam. Mācību grāmatas un darba burtnīcas matemātikā, mācību grāmatas un darba burtnīcas latviešu valodā, darba burtnīca un mācību grāmata dabas zinībās, darba burtnīca sociālajās zinībās, darba burtnīca dizainā un tehnoloģijā 1.–3. klasē, kā arī mūzikas mācību grāmata un darba burtnīca. Mazajā kastē 1. klases skolēnam ir viss nepieciešamās darba burtnīcas. Šis ir lielisks risinājums skolām, kuras jau ir iegādājušās visas mācību grāmatas, un šogad vajag papildināt krājumus ar darba burtnīcām. Mācību līdzekļu 1. klases skolēnam komplektos iekšā ietilpst arī skolēna dienas grāmata, kā arī 2 atgādņu komplekti. Manas atgādnes latviešu valodā un manas atgādnes matemātikā. Kā jau sākumā minēju, diskusijā tika secināts, ka, lai nodrošinātu katru sākumskolas skolēnu ar mācību līdzekļiem, ir nepieciešami aptuveni 100 eiro. Lielā mācību līdzekļu kastē, iegādājoties katrus mācību līdzekļus atsevišķi, kopējā summa būtu 179 eiro. Tagad, iegādājoties komplektā, kastes cena ir 100 eiro. Savukārt mazās kastes cena, iegādājoties katru mācību līdzekli atsevišķi, būtu 93 eiro, bet iegādājoties mazo kasti, tās cena ir 60 eiro. Lai uzzinātu vairāk par mācību līdzekļu kastēm, aicinu jūs apmeklēt mājaslapu skolasvārds.lv vai sazināties ar savu klientu vadītāju, mani, Lindu, vai manām kolēģiem Elīnu, Ilonu vai Kristīni.